Nākamais secīgais darbs, ko mēs izdarām, mēs esam, protams, nedaudz atspieduši bremžu uzlikas, bet paņemam un uzliekam apakaļ vietā bremžu suportus un faktiski ar roku pieskrojam tīri tālāk, un pagaidām ar bremzēm vairāk neko nedaram. Ja tev šķiet, ka šis ir tas brīdis, kad ir jāsvāk šīs te skrūves, suportu skrūves un jābrauc, stop! Nākamais darbs ir neaiztiekot bremzes, noņemam motociklu no pacēlāja un vairākas reizes uzspiežam, lai izstaigā dakša. Tad atkal paņemam dinamometru pārslēgu, uzpumpējam bremzes un turot nospiestu bremžu ķēbeli, pievelkam bremžu suportus. Viena puse. Un otra puse. Un tikai un vienīgi tagad mēs aiztiekam šīs te skrūves, kas savāk asi dakšā. Tātad arī viena, otra, un tieši tāpat otrā pusē. Un, protams, ir jāpārbauda, lai saprastu, vai viss ir sanācis labi, kā to izdarīt. Ļoti vienkārši paceļam motociklu apakaļ uz pacēlāju un pagriežam riteni. Ja ritenis griežās brīvi, tad jūs visu esat izdarījuši labi. Ja tā nav, sākam no sākuma.